Un ko mēs tikai vīnu pagaršosim arī kādu alu, kur mums ir tāds foršs Estrella Barcelona, tas ir spāņu alus. Viņš skaidās tajā pavisam vieglajā gaišā lāgera pilsnera kategorijā. Valcien zina, kāds viņš ir pēc garšas, lūdzu mēs to uzzināsim, viņš ir rītīgi augsts, 8 grādi. Un tā kā vajadzētu arī alu tā pasniegt, silu tālu nevajadzētu, nav garšīgi nekad. Tā. Tāda diezgan garšīga, bet neizteiksmīgi, teiksim tā, parasta alus smarža. Kas nekas īpašs, bet arī nav nekas slikts. Forši putiņi, laba struktūra, diezgan viegls. Ļoti spirdzinošs tāda šķidrā maizīte, ja. Man teiksim, garšo, tas noteikti nav tāda ekspresīva alu cienītājiem, bet tas ir tad, kad ir ritīgi karsts un gribās vienkārši atspirdzināties. Augsts cēliņš, foršs tāds Estrella, starp citu, ideālā tilpumā. Tas ir labākais alus tilpums, kāds var būt 0,33 litri. Ar ko viņš ir labs, ir ar to, ka viņu var ātrāk atdzesēt, viņš ir viegls, jo viņš nav tik smags kā 0,5 pudeles. Un tas, kad no pirmā malka līdz pēdējām malkam viņš garšo vienādi, jo viņš vienkārši fiziski nepaspēja atšālēties, kamēr jūs viņu izdzerat. Tagad tāds variants, starp citu ļoti ekonomiski, 1 eiro tikai maksā, kā droši.